Labdien! Šodien ar jums es Daniels, un šodien es cīnīšos pret bosu zombiju, kuram būs 300 dzīvības. Viņš būs dimanta bruņās un ar dimanta zobenu. Es arī būšu dimanta bruņās, tikai man būs tikai 20 dzīvības. Nevis tā kā viņam vesels 300. Jā, zombiji tie ir ne ļoti spēcīgi, bet ar zobenēm viņi ir pietiekami. Un jā, tāpēc, un vēl par to, kas man aizmugurē, tās ir dažas, top 8 slepenās vietas, kā var noslēpt čestu savu. Ne ļoti tās ir īsti normāls. Labi, es jums parādīšu, un pie šī mēs sāksim. Un tagad sāksim. Pirmais ir aiz bildes chests. Varbūt jums liekas, ka tas ir pārāk vienkārši, bet tikt iekšā tas ir vēl grūtāk. Un šitā tas viss izskatās. Tikt iekšā gandrīz labo. To ir tas. Man nevajadzēja tur. Lūdzu. To ir tas. Tas ir baigais čakars vispār, bet labi. Kas ir? To ir tas. Nesapratu. Ok. Labi, atstāsim šādu. Pēc idejas mums ir jāpietēmēs apmēram pa vidu un jāielec iekšā. Labi, man neiznāca pa vidu. Un ja, piemēram, kāds cits mēģinās pie jums tikt iekšā, viņš netiks iekšā, tāpēc, ka jūs varat, piemēram, šādi aizvert. Un šeit man ir, jā, jūs jau redzat. Otrā slēptuve ir lava. Mēs varam atvērt šādi čestu. Trešais ir parasts čests, iekšā pat kāda huņa, bet, jūs redzējāt, šeit ir trepītes, redzat? Trepītes, šitās te ir trepītes, bet šeit ir bloki. Jā, šādi ir grūti pamanīt. Šitais man ir nofeilots, viņš man ir ļoti izdevies, jo es nevaru atvērt čestu. Un tagad pienāksim pie otrā. Nē, 1, 2. Es pat skaitīt nemāku. Pie 4. Tagad mēs esam pie 4. Pārsta māja, kur iekšā kaut kā sūds. Līdz. Te mums ir arī labas lietas. Piemēram, kā normāls grifers vienkārši ienāk, te neko čestos nav, labi skrienam projām. Piemēram, es atnāku, aiztais durvis šitien, ieeju iekšā, un šeit man ir vienkārši super lietas. Jā, šo man vajadzēs. Koķis apgūlos pie maniem, labi. Tā, tagad mēs iesim pie cita. Tā, šīta nepārāk ierauga. Piemēram, šītais. Es domāju, tur parasta siena, kas tur tāds. Bet mums ir slepenais čests. Tā viņš ir apmēram taisīts, tikai tur nevis čests, bet Minecarts ar čestu iekšā. Šitais ir tas pats, tikai savādākā dizainā. Jā, pagaidi. Ko? Tas bija top 5? Tā. Nē.
man bija top 5, tāpēc, ka top 6 neizdevās, jo vajadzēja te ar to te laivu no turienes nolaisties lejā un tikt cauri pusblokiem, iekrist iekšā, es jau čestu salauzu, kas te bija. Un šitā ir mana cīņas vieta, kuras nesen cīnījos pret monstriem. Jā, vai šitā neviens netiks. Labi. Kas tas tāds? What the heck? No kurienes šitais parādījās? Labi. Un tagad mēs pieiesim pie mūsu villageriem. Šeit mums, šitos jāpērk par blokiem un visādām šitādām lietām. Tā. Šiten mēs varam ņemt tikai loku ar bultām. Kāpēc šitos paņemt? Tā. Labi. Tagad mēs sāksim cīņu. Es paņemšu... no kurienes. Tagad es paņemšu savus visparastākās bruņas, jā. Tagad loks. Nezinu, priekš kā man loks. Un bults. Tā. Kā vienmēr mēs uzvelkam to visu. Un tagad mēs un tagad mēs iesim... Kāpēc man nav pilnas bruņas? What the... No kurien... Es nezinu. Toties mēs varam nopirkt helmetu par šo galvu. Tā. Ko man labāk pirkt? Pavisam neko. Pagaid. Šitajam zobenam vajadzēja būt šeit. Man pirkt labu zobenu vai arī labas bruņas. Jā. Grūti pateikt. Paņemsim zobenu. Tātad šo mēs ieliksim. Ne tas. Šo mēs ieliekam. Kas mums šeit vēl bija? Loks par soul sandu. Šito jau nevar laust, jā. Labi. Tagad sāksim ar šo. Es uzspaunošu viņu. Tā. Tā. Oi. Labi, zobena. Un tagad. Tā būs. Un uzliksim, piemēram, sarkanu. Tagad mēs viņu uzspalnojam. Čort, stulbais lietus. Un to arī izslēdzies. Tā, būs no sākuma, jā. Tā. Tā. Tūlītās uzliksim viņu visu, kas vien ir iespējams. Šito sarkanu. Un tagad un, jā, viņš man sāk uzbrukt. Tagad, lai viņš no manīm atsienas. Mēs sagatavosimies. Atiesim drusku tālāk. Un uzslēgsim, viņš nāk uz manīm. Ej, kakāt.
Ej, kakāt. Ko? Es viņam... Es viņam netrāpīju. Galvenais slavā neielikt. O, ko mēs varam viņu... Ko? Viņš nereaģē uz bultām. Tā. Fuck, es degu. Mirsti, svoliši. Nu jā, viņš izgāja no arēnas, vajadzēja mums arēnā cīnīties. Tu stulbeni. Nā. Nu, nāc. Viņam vēl daudz dzīvības palika. Šom no šejienes, tā ir mana pasaule. Nu jā, un šī tāda te cīņa. Haidi, viņš man var nodedzināt. Nu jā, man pagaidām ir fire resistance, bet viņam ir vēl 200 dzīvības. Man paliek bail no viņa. Ko viņš lēkā tur? Tīnies no šejienes. Tīnies. Kas? Kādā veidā? Tīnies. Tā ir mana pasaule. Viņam bultas vienkārši nereaģē. Es nesaprotu. Vai kaut kas ne tā, vai nezinu. Gribu redzēt, kas no viņa izlidos. Salauztas bruņas. Yes, tūlīt tas būs. Nākošajā epizodā es nofilmēšu, kā es cīnīšos pret zombiju ar 1000 dzīvībām. Bet tad man būs labāks bruņas un vispārējais. Viņš man iesitīs, viņam pašam ņemsies no dzīvības. Cerams, viņš nenomirs no pirmā sitiena. Tīnies prom. Ko? Tik maz ņem no dzīvības really. Un pēdējais sitiens. Urā! Tas bija grūti. Tik ilgi viņus izstiešām. Nu, nezinu. Kā viņus ir salauztas. Jā. Viņa salauztās bruņas mēs ieliekam šeit. Šeit viss ir kārtībā, kā es gribu šo loku. Viņš ir vienkārši. Viņš ir tik labs loks. Nu, nezinu. Pagaid, man taču te... Bet vienalga uz šo mēs beidzam. Es viņu uzvarēju. Man ir vēl viens. Un tagad, viss. Mēs dabūjām visu, ko mums vajadzēja. Viss. Jā, gatavu. Loku jānolika. Bet viss jocīgākais ir tas šitās galvas vienkārši ne... Es jau vienu. Ko? Kādā veidā? Nezinu. Ar šo loku mēs varam uzvarēt katru. Nu labi. Priekš priko mēs vienkārši uzspēlēsim, nezinu. Slaimu.